Klasiskais Zviedru auto. Lūdzu. Ja mums ir benži, bija iestūši, ka ir joprojām. Es no ceļā no Baltkrievijas un Krievijas 50 kapšus maksāja. Ja kas Polijā benžuks maksā baigi daudz, ka sanāk 80 centīmiem laikam litrā. Tādēļ mēs veicam ļoti gudru plānojumu. Vēl vienā kannā mums blakus mūsu ekipējumi ir arī īstais benžuks. Taisnā ceļā jau no Polijas. Varu pateikt, ka šis benžuks ir ļoti sūdīgs viņiem, jo mūsu mazulītis lāps no hadu brīžiem. Kanna no padomi laikiem. Nekas nav mainījies, caurumu nav. Īsts var pavašņāt, ja ir vēlme. Smirdies bija riktīgi. Šos guļamais mēs iegādājamies depo. Man tur strādā radinieks, un tādēļ man tas izmaksāja principā pāris centīmus tikai. Un tāpat kā arī Latvijas valsts karos, kur arī mēs nezinu, kur mēs esam iesprauduši. Veikalā, kurš ir, principā līdzīgs mūsu Rimikam, var nopirkt šo ļoti kvalitatīvo bumbu. Viņa izmaksāja mūsu naudā, cik tur sanāk Latviju 2 laikam, bet principā tu nopērsi tikai kameru. Nekā cita šajā bumbā nav. Te ir mūsu bumbinieku ekipējums. Tās jaunais cilvēks ar uzrakstu Jēzus uz rokas ir profesionāls mūziķis. Viņš varētu kādu arī triku jums parādīt. Kaut ko jānospēr. Kaut ko jau var nospērt. Domkrats viss, kas vajadzīgs, tad nevēlas deficirāizmu, var lampiņas. Šī mašīna pat par sevi ir ļoti laba. Es iesaku visiem iegādāties. Es starp tirgo par Latviem 500 pārdošu, bet labam cilvēkam tikai atdošu. Šajā uzspēlē kādu ritmu. Mans labākais draugs, šīs mašīnas labākais draugs. Visbiežāk viņš tiek bāzts tur, protams. Principā mēs varam arī nodemonstrēt, kā tas viss notiekās. Ja es atradīšu šļūktini. Ļoti viegli padomju savienības gumija. Arī kriška pat. Iesprād mazulīt, te patīk, ka tu neiesprād šo to iekšā. Viņas tiek labāk dūcēt. Teici, cik litrīga bāka ir? 13 litri starp citu šajā bākā tikai. Ik pēc 100 km. Tā ka ik pēc 100 km ir jāiepazīstas ar šo mašīnas vislabāko draugu. Blunkš, blunkš. Un mazulīte ir priecīga. Visu neliešu, ja nu mēs noslāpsim. Man vajadzēs kaut ko arī atstāt. Ceļš no Daugavpils 15 stundas aizņem, ja grib braukt uz Daņsko ar šo mazulīti un ar mūsu kompāniju, jo šeit ir vajadzīga pilnvara, ja iebrauc ar svešu mašīnu. Un, diemžēl mums ir pilnvara tikai latviešu valodā. Tādēļ, ja mums apturētu policija, mūs izdzītu atpakaļ uz Latviju. Mēs šeit esam no dažādiem nostūriem. Šis ir no Lubānas, tas ir no Ilūkstis. Vēl 2 puiši, kurus mēs esam pazaudējuši. Viens ir no Jersikas, viens ir no Bauskas. Iebraucamies laikam šeit, un, gudrie poļi ir ļoti gudri, ticiet man, pateica, ka Halo Līvija atrodas šeit, ja? Bet šeit ir skaidri un gaiši rakstīts, ka viņi atrodas šeit. Un mums pateica braukt uz kaut kur vispār šeieni, tad mēs satikām 2 vāciešus laikam, ja? Vācieši mums vispār pateica, ka mums jābrauc kaut kur šeit. Paldies Dievam, ka mēs atradām kaut kādu mazo zapravku, kur mums pateica, kur atrodas un kā jābrauc. Jo ar angļu valodu šeit ir lielas problēmas visiem, ar krievu valodu vēl lielākas. Līdz ar to runāt ar vietējiem ir praktiski nereāli. Un, ja tu viņu, piemēram, gribi uzprasīt, kur mēs atrodamies, pat karte nelīdzēs, jo viņi nezina, kur viņi atrodas paši. Viņi arī vispār neko nesaprot, kas te notiek, man liekas, Polijā. Nolēmām braukt pie dabas. Tātad uz Sopotu. Mēs zinām, ka Sopotā it kā visas smukās mečus esot. Nolēmām aiziet uz Sopotas centru. Šis jaunais cilvēks jau bija pārguris. Viņš jau uzreiz sāka sargāt mašīnu. Mēs aizbraucam uz centru, atbraucam kaut kur pie jūras. Viens puisis no Bauskas pateica, ka turpat arī telts ir jāliek blakus kempingu vietai, bet, lai nemaksātu, mēs gribējām ārpus žoga viņu nolikt.
Beigās, tomēr mēs braucam, atradām šo te mežu. Jā, mēs apmaldījāmies un atradām ļoti smuku dzīvesvietu šeit. Tur ir blakus rezervāti, un tādēļ šodien mūs no turienes atbrauca 3 policisti un mūs no turienes izdzina ārā. Principā mūs jau 2 dienas iepriekš brīdināja, ka mūs izdzīs ārā, ja redzēs mūsu teltis. Tādēļ mēs teltis sākam celt mazliet dziļāk vienkārši. Un nakts klubs viens ir, bet, kā jau teica, manis un vēl 2 čuvuks no turienes izdzina ārā, jo mēs gājām ar nelegālajām precēm. Jā. Eirobases 2009 bija 2 ļoti labas vietas iezīmētas. Mandarinka un Soho tiesot it kā nakts klubi. Izrādās, ka tie ir parasti barčiki ar virtuvi, kur līdz 10 varēja arī paēst. Bauskā! Uz priekšu. Tātad, ko es tur teicu? Jā, mēs apgāzām afišas, attaisījām šito ūdens sūkni Sopotas centrā, tas bija ap 4 no rīta. Bet tā kā mēs nevarējām atrast mūsu mašīnu, mūsu kempingu, tur jāiet bišķi tālāk, mēs 2 reizes braucējām ar taksi, to samaksājām 20 un 16 zlotus. Litru šņabi var nopirkt par to cenu, šņabis lētāk sanāk. Jo šeit cenas, kā jau teicu, ļoti demokrātiskas, lētāk par āliņu atradām tikai šo te minerālīti. Nekā cita lētāka par āliņu nav šeit. Latvija labākā! Un āliņš sanāk, ka maksā mūsu naudā kaut kur 23–24 centimus. Ja pēc, protams, lētāko produkciju, viņiem mazāk, šitā alkohola daudzuma āliņā par 4,8 neesam redzējuši. Pirmais, ko mēs nopirkam, bija 6-grādīgs, laikam, ja? Kad tu redz, kepa. Pie viena no luksofora uz trepītām mēs aizmigām. Par laimi šeit luksofori ir ar skaņu, lai cilvēki dzirdētu, laikam meklējam tas domāts. Un šī skaņa mūs pamodināja, tādēļ policijā mēs netikām. Beigās atradām arī ceļu un kopumā tomēr atgriezāmies gulēt. Tas viņu izdzina no priekšā sēdekļa, tas ir mūsu šoferīs, viņš nezars tu vispār. Jā, es nezars, vietni redzēju faniem, kurš čakā laikam man dzērs. Jā. Vienreiz gan mūsu vietējie poļi mēģināja. Tu dzēri? Iedzēri, jā, es netīšām. Ļoti neņemā. Policija, retos izņēmumos gadās, bet tas mēs jau laikam, kad paši uzprasamies, ko mēs liktam arī principā visu laiku cenšamies darīt. Ceļa policijas nav, jā. Kas mums tu vēl tas ir labi? Šī mazulīte visu laiku salūst viņai pagriezienu rādītāji, tādēļ nākas izmantot šīs mazulītes labākos draugus. Lūk, šo nazīti un arī vēlam šo te padomjas krūvgriezni. Var arī šis ir mazliet labāks. Jā, nazi parāda. Parāda nazi, tas ir vienīgais augsts ir. Tas ir pats uztaisījuša nazi. Pāris gadus atpakaļ ļoti labs, var griezt, viņš ir diezgan tups. Bet, savu pamatu uzdevumu smērēt saldotu krēmu vai kā finetī un ēst kaut kādas salātas viņš izpilda. Jo karoša mums nav, bija viena dakša, bet viņa pazuda. Tad tagad mēs esam arī pazudējuši likums krūvi galvenam, kur ir jāskrūvē. Šeit viss ir ļoti vienkārši jaucas ārā, un tomēr zviedru konstrukcija ir laba konstrukcija, mēs to zinām visi. Visi mēs izjaucam ārā un mierīgi taisam šo mazulīti. Kāda problēma? Ir mums arī klasiskais zviedru magnetola kasešu. Klausījāmies mēs gandrīz visu ceļu Fomina un Kleinu albumu muzikants, jo mūsu šoferis ir Fomina un Kleina cienītais. Vēl mums bija aba mikseri UFO, bet izrādījās, ka tas nav UFO. Es guļu šeit mašīnā, un man parasti blakām ir vēl viens cilvēks, kurš guļ. Jo kā jau klasiskam zviedru auto, viņam ir atgāžamie krēsli, un es varu te izgulties principā kā barons. Ar 3 cilvēki guļ, mums ir 2 teltis. Ar šo jaunekli neviens negrib gulēt, jo viņam gadījās piedzīvojumi. Viņam problēmas ir alkohola lietošana. Viņam gadījās piedzīvojumi nokārtojoties. Tāda kostās reizes. Ar viņu vairs neviens kopā neguļ. Un es šeit šitā guļu izgūlies kā karalis vienkārši. Pēc ar šo mazulīti pa 500 latiem atdošu, droši. Principā ir ļoti vienkārši sistēma, kā var iekļūt hallē ar 2 biļetēm. Vienkārši tā kā mēs arī ekonomējam naudu. Mēs biļetes ir dārgas. Jā, nopērkam 2 biļetes. Ieiet iekšā 2 cilvēki. Nākamais cilvēks vienkārši viens paliek iekšā arēnā un otrs iziet ārā ar 2 biļetēm.
ir. Un pēc tam atkal nāk 2 iekšā, vienkārši pamaina cilvēku, kurš iet ārā un viss. Tā mēs visi sanākam iekšā. Vienīgā problēma ir, ja tu gribi aiziet papīpēt un visi pīpēt, tad diezgan grūti tas ir, bet tā nekāda nērtība nav. Kā viņi principā liek parakstu virsū, kad iet ārā, viņi tur parakstās. Un tad, kad nāk atpakaļ, viņi kaut ko dažreiz tur paskatās tā dīvaini, tad kaut ko senā savā starpā un tad laiž tālāk. Mums vienreiz gandrīz neielīdies, laikam ar ko es gāju, laikam ar Jansi. Mēs, kad gājām, nebija šitā štampa izējošā, tad arī var rast tas problēmas. Nu, bet var sarunāt. Principā viņi tāpat tās laiž iekšā. Spēle pret Krieviju. Baigi sūdīgi sākām. Šitā spēlējot nekur tālu mēs tikt arī nevaram īpaši. Priecē Kambeles precizitāti sodos, tā ir vienkārši fantastika. Viņš varētu iemācīt visus Janačēnukus, Štālbergus, Helmaņus, visus kopā. Valters, Valters taču dievs ar bumbu rokās. Principā pirmās spēles rezultāts neatbilst visai spēles gaitai. Francija vispār bija uzvarēta spēle, pilnīgi uzvarēta spēle. Vienkārši nevar izteikties bez lamu vārdiem. Vienkārši švaki nospēlē, kaut arī bija jāuzvar vienkārši. 51 punkts spēlē, tas, protams, ir nožēlījumi, tas jau par daudz ko liecina. Kas tas par treneri, kurš nevar iemācīt iemest bumbu grozā. Baigi sūdīgi tiesē pret Krieviem. Pirmais puslaiks, pilnīga pietiesēšana. Kaut ko tādu sen nebija redzējis. Un beigās atdeva Kambalu, bet nebija diezko pozitīvi. Krieviem viens Makartīs spēlē. Nebūtu viņam Makartī, mēs vinētu +20. Bīkaus viņš tur sākumā tikai mēt pēc tam. Izšķirējušies brīdos visam ir līderi. Viņam bija Makartīs, Pārkers, a mums ir Valters. Salīdzinās, saspēles vadītāja līmenis. Ar to jau viss arī pateica. Iedodiet mums vienu melno Holdenu, atgriežam šejienu un viss. Latvija Eiropas čempioni, stabili. Mēs esam ļoti labi fani, bet brīžiem nepatīk tas, kad mums ir tikai pāris saukļi. Hei, Sarali, Latvija, jā. 3 saukļus, mēģina iespēlēt kaut ko citu. Mēs principā arī mēģinājām citus saukļus, bet īsti mums viens neatbalsta. Tā kā tas būtu jāuzlabo vispār, tādu fanu organizēšanās spēju laikā. Ja visi jau vainīgi šitie tevat, kuri stāv ar bungā, viņa vienu ritmu visu laiku daudz. Hei! Hei! Vai arī viss populārākais. Sarali, zai, jebali. Mēs varētu arī pamēģināt kādu to saukt, kāds mums tur bija. Vai kādu savējo? Kāds sāp? Uzvarēsim! 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 Ar +9! Uzvarēsim ar +9!